Un, lai mēs izprastu pasaku, mums ir jāpieslēdz mītiskā domāšana, kas piemīt jebkuram cilvēkam. Ziemeļu tautu sniega tūkstneši, kā viņi pareizi saucās? Sniega tūkstneši. Sniegotie lauki. Āfrikas tautām bieži tiek sastopama frāze aiziet aiz horizonta. Kaukāzes tautām varonis aiziet tālu, tālu aiz svešiem kalniem. Indijas, vispār austrumu un dienvidu Amerikas tautām un arī mūsdienu Kanādas tautas saka par citu pasaules malu. Aiziet uz citu pasaules malu. Bet būtība paliek tā pati. Ja ļaunums dzīvo cilvēkā, viņa domās, jūtās, darbos, kur tad ir kašķeja nemirstīgā valstība? Un kā mēs ļaunumu varam uzvarēt sevī? Un ar ko mēs varam aplaistīt savu dvēseli, lai tā atvērtos kā zieds? Un mediķi ir atklājuši to, ka 5 minūtes sēžot, atrodoties sliktā noskaņojumā, izdzēš no mūsu organisma vitamīnus A, B un E. Tātad visu laiku bija kaut kādi tādi rituāli, kas nostiprināja to, tu esi šis zemes cilvēks, tu pieder šai ģimenei, tu pieder šai ciltī, tu pieder šai tur baznīcai, kopienai, pirmā iniciācijā. Atdalīšanās no vecākiem, piedzimšanā, kad pārgriež to nabas saiti. Šeit tātad varonis aiziet prom no dzimtām mājām. Šeit nevis fiziskajā plānā notiek atdalīšanās, bet enerģetiskajā. Un tad pēc šī jau piemēra jūs redzat, ka vīrietim un sievietei ir atšķirīgas funkcijas.